Homo tabletis, jeb planšeta cilvēks, tāpat kā homo sapiens, mūsdienu cilvēks ir primātu dzimtes loceklis – humanoīds. Homo tabletis dzīves sākumā ir pazīstams kā planšetbērns, kurš kopš dzimšanas visu laiku atrodas elektronisko ierīču, planšetdatoru, viedtālruņu, televizoru un videospēļu ietekmē. Šīm ierīcēm ir liela loma bērna audzināšanā, bieži vien tās aizstāja bioloģiskos vecākus. Līdz ar to par bērnu pirmo vārdu tikpat labi var kļūt planšete, bet bērnu vārdu krājumu var veidot vienkārši vārdu savienojumu, piemēram, dod planšeti, mammu planšeti vai tēti planšeti. Agrīnā vecumā apgūtās prasmes rīkoties ar skārienjūtīgiem ekrāniem sākumā iepriecina planšetu vecākus, un viņi veicina bērnu pieķeršanos elektroniskajām ierīcēm. Ar laiku šis prieks pārauga izmisumā par to, ka bērnam nekas cits vairs neinteresē. Planšetbērnu vecāku prombūtni var uztvert ar vienaldzību, bet savukārt planšetdatoru vai viedtālruņu trūkums viņiem izraisa paniku, kliegšanu, raudāšanu vai pat agresiju. Mazais homo tabletis nevēlas izzināt pasauli, izmantojot visas maņas, kas ir raksturīga homo sapiens uzvedības iezīme. Šāds bērns pasauli iepazīst caur elektronisku, ierīču, skaņām un bildēm. Tā kā planšetbērnam no agras bērnības pietrūkst atbilstošu stimulu, pieredzes un ciešas saskarsmes ar vecākiem, bērna smadzenēs veidojās būtiski mazāks neironu savienojumu skaits. Vēlāk tas negatīvi ietekmē bērnu attīstību, traucē atmiņu, mazina roku darba iemaņas, abstrakto domāšanu, rakstīšanas un lasīšanas prasmes, kā arī sociālās attiecības, kas pieaugot var kļūt par iemeslu vientulībai. Neesiet planšetvecāki. Neļaujiet bērniem, kas jaunāki par 2 gadiem, izmantot ierīces ar ekrāniem. Ja uzskatāt, ka ir pienācis īstais brīdis, atcerieties, sākumā vienmēr kopā. Ne katru dienu, ne vairāk kā 15 minūtes vienā reizē, ne vairāk kā 30 minūtes dienā. Nekad pirms miega un tikai bērnam atbilstošs saturs. Lasa Māris Olti.